Jums ir jāzina pietiekami daudz filozofijas, lai varētu izmantot loģiskās analīzes metodes kā instrumentu. Viena no visdepresīvākajām lietām saistībā ar izglītotiem cilvēkiem šodien ir tā, ka tik maz no viņiem, pat starp profesionāliem intelektuāļiem, spēj sekot vienkārši loģiska argumentu soļiem. Visbeidzot, un varbūt vissvarīgāk, jums ir jāapgūst rakstīšanas un runāšanas prasmes, kas nodrošina godīgumu, precizitāti un skaidrību. Jūs nevarat domāt skaidri, ja nevarat skaidri runāt un rakstīt. Tā raksta amerikāņu filozofs Johns Searles New York Review of Books 1990. gadā The Storm Over the University, Vētru pār universitāti. Šodien kopā ar jums esmu es, Krišāns Lācis. Un Agnes Irbe. Un jūs klausāties Telos aplādi. Mēs šodien runāsim par Johnu Searlu, ko jūs jau dzirdējāt, pilnajā vārdā Johns Rodžers Searls, dzimis 1932. gadā Denverā, Kolorado štatā un miris pirms pāris nedēļām, salīdzinoši nesen, 93 gadu vecumā. Kāpēc Telosām vispār par to runājam? Tad tā pirms šķietama atbilde mums ar Agnes bija tāda, ka neviens cits to jau nedarīs. Un mums šķiet svarīgi, ka šis tiešām 20. gadsimta anglo-amerikāņu arī analītiskās filozofijas tradīcijā viens no nozīmīgākajiem domātājiem un tieši par apziņas, mākslīgā intelekta jautājumiem to noteikti vajadzētu celt gaismā un runāt arvien vairāk, jo daudzi no Searla argumentiem ir izrādījušies atkal pravietiski, paredzoši ļoti. Tās problēmas, par kurām mēs šobrīd runājam saistībā ar ChatGPT un visiem šiem, kurus no angļu valodas pārceļot latviski sauc lielie valodas modeļi, un daudziem cilvēkiem šķiet, ka viņi domā, bet Searls, kurš diemžēl vairs nav ar mums kopā, teikt, viņi nedomā, viņi tikai manipulē ar tekstiem, zīmēm, ko viņi pat nesaprot. Es sniegšu īsu pārskatu profilu par to, kas, par Searla akadēmisko darbību un par viņa galvenajiem darbiem. Tātad, analītiskā filozofija, kā metode pazīstama ar šiem mēģinājumiem savienot valodas filozofiju ar formālo un loģisko analīzi un pēc iespējas skaidrāk izteiksmi, un Searls šajā ziņā ir ļoti lasāms un autors, ko es domāju. Jūs brīnīsieties, kā par tik nosacīt sarežģītām tēmām ir iespējams izteikties vienkārši. Searls studēja Viskonsīnas Medisonas universitātē un Oksfordā kā roda stipendijāts pie Johna Longshow Austina un Pītera Strauzona, tātad ļoti lieli analītiskās filozofijas milži, un kopš 1959. gada strādāja Kalifornijas universitātē Berklijā, kur mācīja vairāk nekā 50 gadus. Viņa svarīgākie darbi ir speech acts, jeb runas akti, 69. gada darbs, izteiksme un nozīme, 79. gada darbs, intencionalitāte, 83. gada darbs, prāta jaunatklāšana, Rediscovery of Mind, 92. gada darbs, sociālās realitātes konstruēšana, 1995. gada darbs un 1998. gada darbs, prāts, valoda un sabiedrība, kā arī racionālitāte darbībā un sociālās pasaules veidošana 2010. gadā, tāda pēdējā lielā akadēmiskā publikācija jau diezgan sirmā vecumā, 2010. gadā. Un Searls ir slavens, protams, ar šo ķīniešu istabas argumentu, kas kritizē stiprā mākslīgā intelekta iespējamību. Viņš iebilda reduktīvajā materiālismam, aizstāvot bioloģisko naturālismu un reālismu, par ko mēs arī runāsim. Searls arī bija diezgan veiksmīgs publiskais debatētājs, labs lektors, daudz debatēja ar Danielu Denetu, citu apziņas un valodas filozofijas grandu, kas arī salīdzinoši nesen aizgāja no šīs pasaules, debatēja ar Noamu Čomski, Žaku Derridā un citiem par prāta, nozīmes, brīvās gribas un apziņas arī valodas jautājumiem. Jā, tā es no savas puses nedaudz ievadam dažas lietas piebilst. Pirmā ir tā, ka mums tiešām šķiet svarīgi veltīt vienu aplādi Džonam Searlam un viņu mantojumam, vai ne, jo viņš nomira. Un viena no iepriekšējām aplādēm mums bija saruna par Macintyru, arī saistībā ar to, ka Macintyrs nomira. Un tad, tā cilvēka darbība ir pabeigusies un var uz to atskatīties.
Un es varu tiešām garantēt, ja, ka ja kāds filozofiju studēja, es nezinu, 10-15 gadus atpakaļ, ja, tādā normālā, mērenā, ja, marksismu nesakropļotā universitātē kaut kur pasaulē, es nezinu, vienalga, vai tas būtu kaut kur Francijā, vai Spānijā, vai Amerikā, tad filozofijas programma studentiem par 20. gadsimtu viennozīmīgi un noteikti iekļāva abus šos autorus. Ja, McIntyru kā vienas tradīcijas pārstāvu un Džonu Serlu kā citas tradīcijas pārstāvu. Serlu pasniedz arī, vai vismaz pieskarās, ja, viņa darba aspektiem arī Latvijas universitātē. Pirms kādiem gadiem tur parādījos, tad es arī par to dzirdēju. Tas ir viens. Otrs, kāpēc mēs arī gribam veltīt laiku Serlam? Serls nomira tādā nežēlastībā. Serls, tā teikt, var teikt, visdrīzāk pats sabojāja savu ārkārtīgi ilgo, nozīmīgo, ražīgo karjeru 2016. gadā, tāpēc, ka viņu apsūdzēja seksuālā uzmākšanās studentēm, turklāt daudzās epizodēs. Un 2017. gadā Berklija universitāte, kurā viņš kā emeritētais profesors bija darbojies kopš 1959. gada, kas ir ārkārtīgi sen, viņam atņēma šo emeritētā profesora statusu, izslēdz no fakultātes, neļauj būt nekādā kontaktā ne ar studentiem, ne ar citiem mācības spēkiem, viņš vispār pat tajās telpās nedrīkstēja ieiet. Un viņš, Serls, tad pēdējos 5 gadus vairāk, mēs pa viņu neko nedzirdējām, Serls nomira vecu ļaužu pansionātā, kas liekas arī diezgan šausmīgi, lai gan viņam bija 2 dēli, es nezinu, lieli jau, laikam nav labas attiecības ar tiem dēliem. Sieva bija mirusi jau iepriekš, viņš bija precējies tikai vienreiz, ar savu sievu nodzīvoja līdz viņas nāvei. Un viņš nomira vecu ļaužu pansionātā, kas liekas diezgan briesmīgi, un viņš esot nomiris vientulībā un dziļā sarūktinājumā, par to, kā viņa šī karjera ir noslēgusies. Turklāt, tāpēc, kad ap Serlu bija šī negatīvā publicitāte, šīs apsūdzības no studentiem, tāda arī diezgan detalizēta stāsti par to, kā viņš ir uzvedies, un tad beigās Berklija universitāte neizturēja un viņu izmeta, tad arī tas vēl viens no tiem negatīviem blakus efektiem ir tāds, ka tagad, kad viņš nomira, es vispār tādos cienījumos izdevumos atradu tikai 2 recenzijas. Nevar salīdzināt ar to reakciju, kas bija pēc McIntyra nāves, kad dažādi veidi izdevumi, kas arī vispār nespecializējas filozofijā, tad uzskatīja par nepieciešamu pasūtīt pārskatu kādam par McIntyra darbību, aktualizēt, mudināt lasīt, pievērsties, būs konferences un tā tālāk. Un Serlam par Denetu arī bija daudz vairāk. Jā, tieši tā, arī Denets, kur mēs šodien vēl pieminēsim, arī ir miris. Tā, es pateikšu savu, par to ar Serlu saistīto Me Too, tām apsūdzībām. Es izskatīju cauri tos materiālus, viņi liela daļa gan no vēstulēm, gan arī tie tiesas materiāli. Tur bija viena tiesas sprāva, kas gan laikam nenoslēdzās ne ar ko. Es nezinu, kāpēc, bet tur ir Daily News, ir tā NUS. Daily News ir tāda vieta, kas liek ziņas par filozofiju, un tur bija daudz tas Serla gadījums. Man personīgi šķiet, ka tas izklausās diezgan ticami, ka tā arī visdrīzāk bija. Un mans priekšstats, arī kā sievietei, tā kā lasot par visiem tiem notikumiem, drīzāk tāds ir, ka Serls bija, Serls ir tā kā dinozaurs, kā mēs ar tevi mēdzam privāti teikt, dinozaurs. Viņš ir tā kā drusciņi no citas pasaules, kurā bija citas tās uzvedības normas. Iedomājieties, viņš strādā vienā universitātē kopš 59. gada, ar milzīgu algu, ar ārkārtīgi lielu ietekmi, ar grāmatām, publikācijām un ar visu to. Un viņam ir, apkārt visu šīs jaunās studentes un viņš ir pieredzis no tiem tālajiem gadiem, faktiski pie tās situācijas, ka viņam ir ik pa brīdim kāda jauna mīļākā no studenšu vides. Un izskatās, ka tā tas arī bija. Un tas daudzus gadus desmitus turpinājies, līdz 2016. gadam, kad viņš tos savus uzmanību izrādīja Āzijas izcelsmes, no Āzijas nākušai amerikāņu studentei.
kura tā kā reaģēja pavisam atšķirīgi. Un tad, kad viņi iesniedz šo sūdzību un secinājusi, ka universitātes fakultātes vadība nereaģēja pietiekami ātri, ja, un objektīvi, tad viņi uzreiz gāja uz tiesu, uzreiz gāja pie preses un tā. Tad savā ziņā diezgan tipisks tāds mītū stāsts. Un tad, kad šīs Āzijas studentes, viss tas stāstījums nonāca presē, tad atrāva tās slūžas vaļā un tad izrādījās, ja spriežam pēc tiem apgalvojumiem, ka ir daudzas studentas, kuras ne tikai ir bijušas viņa mīļākās, bet arī mēģinājušas viņiem, teiksim, atteikt, ja, un nestāties ar viņu seksuālās attiecībās, un tad viņš pat ir mēģinājis viņas kaut kā sodīt un pat arī atstādināt no tiem asistenta amatiem, ja, un pat arī samazināt viņām atalgojumu un tā tālāk. Un vienmēr sakot, man personīgi izklausījās tas stāsts lielās līnijās ticams. Arī spriežot pēc tā, ka Serla lekcijās, kuras jūs varat paklausīties YouTube, viņas kaut kad tika tur saliktas, grāmatas, protams, ir pieejams, bet var arī paklausīties, viņš ļoti sakarīgi un tā stāsta. Un pietiekami izvērst, lai būtu pilnīgi skaidrs, kādu pozīciju viņš pārstāv. Arī tajās lekcijās viņš ir no tiem vecāku gadagājumu vīriešiem, ja, kuram patīk tie seksuālie joki. Tur arī tā klausoties pēkšņi ir, kāpēc atkal tiek pieminēts seks, kāds tam sakars ar šo argumentu. Tā kā jūtams te daudz, es nezinu, no zemapziņas uznirst, ja, atkal, ja, šāds salīdzinājums, piemērs ar šo, protams, visa zāle, viss tur smējās tajā brīdī un tā, bet tas rada zināmu atmosfēru, uz kuras fona man likās ticami, ka viņš, tādā veidā arī mēģina flirtēt ar studentēm un tad jau, pāriet pie nākamā soļa. To arī aprakstīja pilnīgi, tas lekcijas ir ierakstīts, noteikti sen. Diezgan sen, pirms 20 gadiem. Nē, bet arī vēlāk. Jau agrāk, teikt, 15. Ne, arī vēlāk, kā pēc 20 gadiem. Ir arī, tad pēdējās kaut kādas intervijas ir vēl, īsi pirms viņš krita nežēlistībā, 2016, ja, 2015. Es varu pateikt tikai to, ka mēs redzam, ka pat šī šķietami anēmiskā filozofēšanas veida pārstāvi, kur tiešām ir, parasti Serls tā neraksta, bet parasti analītiskā filozofija cilvēkiem asociējas ar bezgalīgiem vienādojumiem, argumentu un siloģismu struktūrām, tur P ir Y un tam līdzīgi. Šie cilvēki arī ir ar asinīm, miesu un kaislībām. Jā, es nekādā gadījumā negribu viņu attaisnot vai kaut kā visu to mazināt un tā, bet, protams, ka ir liela atbildība arī universitātei, ja? Universitātes vadībai, ja gadu 10 gadiem ik pa brīdīm kāds par to ziņo, un ka tas ir tāds tā kā common knowledge, viss to zina, ka tā ir, ja? Ka viņš atkal meklē nākamo mīļāko starp savām studentēm, ja? Kas pirmais kurs tagad ir atnācis. Un ja universitāte ciešās līdz pēdējām brīdīm, tikai tad, kad ir tiesas prāva, tad viņi pēkšņi tā kā atmostās, ja, un tad viņu izmet ārā, tā ka viņš nedrīkst vispār universitātes teritorijā ienākt. Iedomājies šis predators, ja? Arī liekas kaut kā, vai tā ir adekvāta arī reakcija, to vajadzēja darīt kaut kā iepriekš pakāpeniski, lai viņš nepazaudētu pilnīgi visu, ja? Viņš ir nozīmīgs domātājs, tā kā, ja, un tad viņš nomirst vecļaužu, vai ne, pansionātā. Labi, arī Latvijā mums ir šie gadījumi, ka notiek izvarošana 11 gadu garumā vai 5 gadu garumā, 10 gadu, un ko tas vispār nozīmē? Bet man tā ir. Nē, šeit absolūti nav runa par izvarošanu, taču visi saprot to, jā. Tas ir tāds veco buku, tāds stils, ka tur tās jaunās meitenes tūmā parādās, un viņas skatās dievinošām bembija acīm uz profesoru, kuram ir pasaules līmeņa, vai ne, atzinība. Un tad, viņš no tā izdara vienus secinājumus, viņas izdara, citus, jā, tā. Viena no tādām agrīnākajām publiskajām debatēm, kurās tiešām arī Serls nav kautrējies iesaistīties un runāties un pat strīdēties, diezgan polemizējošs, bet arī godīgs, un varētu teikt, ne izsmejošs domātājs. Viņš tiešām godīgi mēģina saprast dažādas pat arī pilnīgi citu filozofisko tradīciju un piegājienu pārstāvis. Vēl viens, viņš tā parādās uz horizonta, tīpaši kontinentālās filozofēšanas tradīcijas apvārsnī, viņš parādās tieši saistībā ar Derrida. Mēs varētu teikt vēl viens tāds interesants pasniedzējs, bet mēs to tēmu jau aizmirstam. Bet tas iegans šai tādai
pirmajai lielajai tādai publiskajai debatē ar Derrida bija īstenībā tīri akadēmiski. Proti Derrida 72. gadā publicēja rakstu Signature Event Context, nezinu, kā lai iztulko, un kurā viņš balstoties uz Ostina runas aktu teoriju argumentē, ka jebkura izteikšanās ir ierobežota ar atkārtojamību, jeb izteicamību. Tās spēja tikt atkārtotai, citētai, izņemtai no sākotnējā konteksta. Un ar tās pamatā esošu probūtnes struktūru, jeb neizteiktiem elementiem, ko šī Ostina teorija, kurš bija Searle pasniedzējs, neņēma vērā. Un Searles savā atbildē 77. gada tādā rakstā, Reply to Derrida, atbildē Derrida, apstrīdēja šo interpretāciju. Viņš uzskatīja, ka Ostina skatījums bija tāds šaurāks, precīzāks un ka Derrida nepareizi saprata galvenos nošķīrums, piemēram, type token, jeb tipa instanču nošķīrumu, kas ir tāds svarīgs analītiskajā filozofijā. Un kad Derrida pārspīlēja savu kritiku pret Ostinu, bet ne tikai pret Ostinu, vispār pret šo amerikāņu, angļu filozofēšanas veidu. Searles nodomu, jeb intenci, jeb šo runātā iecerēto nozīmi kontekstuāli nostiprināt liek nozīmes veidošanas centrā, savukārt Derrida uzsver, ka tiklīdz izteikums ir valodā, tas ir pakļauts citēšanai, izņemšanai, atkārtošanai, ārpus sākotnējā nodoma. Tādējādi nodoms nevar nodrošināt nozīmi tādā veidā, kā to pieņem Searles. Šķiet tāda tīri akadēmiskā diskusija, bet beigās tas aiziet jau tālāk, ka Derrida apstrīd vispār visu analītisko tradīciju, kas koncentrējas pārsvarā uz normāliem izteikumiem, un savukārt tas, ko Derrida sauc par parazītiskajām formām, kas viņa prāt ir fikcija, ironija, nenopietna runa, šī analītiskā filozofija atstāja malā. Viņš Derrida argumentē, ka šīs formas atklāja visas valodas struktūrālos nosacījumus, piemēram, citēšanas neizbēgamību. Un Searles atbildēja, ka Ostina veiktā noteikta forma izslēgšana bija vienkārši metodoloģiska, nevis aizmāršība, bet atbilstoši viņa iecerētiem projektam. Un tur tā dažāda apmaiņa, bet beigās bija tāds, ka kā raksturīgi ļoti bieži cilvēkiem no pilnīgi radikāliem vispār teoretizēšanas veidiem, beigās arī mūsdienās kritiķi secina, ka vienkārši šīs divas tradīcijas vienotrai runāja garām, vienu otru nesaprata. Un tad, piemēram, tas pats Searles pieķērās Derrida slavenajam izteikumam, ka tekstam nav ārpus, ka jeb nav nekā ārpus teksta, un tad Searles, protams, saka, ka tas ir iracionāls nonsense izteikums, tukšs, triviāls vai vēl ļaunāk šarāda, un ka, principā tas ir banāls izteikums, jo, Derrida mēģina pateikt, ka nav nekā ārpus konteksta, bet šādā pārformulējumā tas izklausās ļoti tāds radikāls. Jā, ja tu pieskāries Žakam Derrida, tad es no savas puses to pašu, bet citiem vārdiem. Ja? Tātad Žaks Derrida, franču filozofs, kurš izveidoja un arī pārstāv to, tā saukto poststrukturālistu tradīciju, ko daudz cilvēku nezina, ko tas īsti nozīmē, tāpēc, ka tas ir arī, godīgi sakot, šobrīd jau aizpeldējis prom pagātnē. Kāpēc par to vispār ir runa un kāpēc ir šī sasaiste ar Searlu, kurš ir pasniedzējis Amerikā, kamēr Derrida ir pasniedzējis Francijā? Tāpēc, ka Žaka Derrida grāmatas ļoti intensīvi sāka tulkot angļu valodā 60. 70. gados un bija tāds tā kā derla, kā jaunā pravieša vilnis, kurš tam ir liela ietekme uz amerikāņu universitātēm. Un Searles reaģēja pret to, ka tātad šis Derrida izveidotais dekonstruktīvisms turklāt diezgan sliktos tulkojumos angļu valodā. Ja? Derrida arī speciāli ļoti sarežģīti un obskurantiski raksta. Tas nonāk universitātēs un filozofijas fakultātēs un studenti un studentes, ja, to redz kā kaut kā tādu jauno apvērsumu un vispār tā kā jaunu veidu domāšanu un virzienu. Un Searles ļoti asi pret to iestājās. Tātad faktiski mēs varam citiem vārdiem pateikt tā. Searles lielā mērā pārstāv plašā nozīmē apgaismības racionālismu tradīciju. Ja? Pat ja viņš kritizē konkrētus apgaismības domātājus, kurus mēs vēl šodien pieminēsim, bet viņš pārstāv apgaismības racionālismu tradīciju. To pašu tradīciju, protams, pārstāv arī McIntyres un daudz citi, par kuriem mēs esam runājuši. Tādā nozīmē mēs arī to pārstāvam. Ja? Derrida pārstāv dekonstruktīvismu, kas pāris soļos nonāk tik tālu, ka
noliedz vispār cilvēka pieeju, cilvēka spēju piekļūt ārējai objektīvai pasaulē, noliedz skaidro nošķīrumu starp objektu un subjektu, ja? Subjekts vēro objektu, ja? Iegūst priekšstatu par objektu, komentē objektu, ja? Un tad ir attiecībās ar objektu. Derrida ārda visu šo ārā, un tevis pieminētais slavenais citāts, tas tiešām ir citāts, nav nekā, kas pastāv ārpus teksta, viss ir tikai teksts. Jums liekas, ka jūs ar valodas, ar teksta palīdzību kaut ko pasakat par reālo pasauli, Derrida to noliedz, ja? Un pats trakākais ir tas, ka tas Derrida rakstības stils, kas Serlu šausmīgi nokaitināja, viņš brīžiem kļuva ļoti, ļoti as, komentējot visu šo franču skolu. Tad, kad Derrida tiek konfrontēts, un ir vairākas, tā teikt, bija atklātās tās debats starp Serlu un Derrida, tā ka Derrida tiek konfrontēts ar to, tad viņš saka, nē, jūs mani nesat sapratis, un īstenībā, vai ne, es to domāju kaut kādā citā līmenī, un īstenībā definīcijas, es īsti neticu un neuzticos definīcijām, ja, jo definīcijas arī atrodas tikai tekstā. Definīcijas, manuprāt, nemaz nevar definēt kaut ko, kas reāli pastāv, un visu laiku tas tiek šitādā veidā pīts, un Serls mēģināja pret to iestāties. Un šis ir vēl viens tāds elements, kurš ir absolūti svarīgs arī šodien. Mēs varam teikt, ka Serls bija viens no tādiem senākos laikos priekšgājējiem, ja? Tai kritikai par to, kāda veida nosacīt jaunas filozofiskas tradīcijas atnāk universitātēs, tieši konkrēti filozofijas pasniegšanas fakultātēs, ja? Un kā izmainās visa tā programma. Jo, to tu nepateici, bet es uzsvēršu. Serls studēja Oksfordā, Lielbritānijā. Viņš studēja laikā pēc kara, 50. 60. gados, viņš bija diezgan ilgi tur. Viņš dabūja arī to Rodas, stipendiju, jā, kā žilbinošs students. Un viņš tajā laikā, tur bija absolūti brīnišķīga Oksfordas kompānija. Tur bija minētais Džons Ostens, ārkārtīgi nozīmīgs valodas filozofs. Tur bija Elizabete Enskoma, arī nozīmīga aristoteliskās tās tradīcijas. Wittgensteina skolniece. Tur bija Wittgensteina skolniece, un tur bija vēl virkni cilvēku. Vienmēr sakot, un viņi visi pārstāvēja tādu, racionālismu, realismu tradīciju, kur tieši tāpēc, ka bija šis uzsvers uz valodas filozofiju, precīzās definīcijas, domāt par to, kā es izsakos, Serls ir ieguvis šo brīnišķīgo skolu, ka viņš ne tikai raksta un domā ļoti labi, bet viņš visu laiku pievērš uzmanību tam, kādus vārdus viņš lieto. Viņš ir tā kā izgājis cauri visai tai skolai. Un tas viņu padara ne tikai par ļoti viegli lasām, bet arī salīdzinājumā ar Derrida, kas ir tā kā pilnīgi kaut kas cits. Derrida pat gūst baudu no tā, ka viņa teikums nav saprotams. Un Serlam tas vispār ir milzīgs trūkums filozofijā, teikums nav saprotams. Tas ir par to fodu. Šo epizodu ļoti labi Serls vienā intervijā atstāsta. Bet viņš to arī piemina kādā rakstā, kur viņš stāsta par savu draugu Michelu Foucault. Vēl vienu, ko mēs sauc par obskurantistu, bet šķiet, bet mazākā mērā, kā Derrida noteikti. Bet Serls Foucault uzskata par draugu un vērtē augstāk nekā Derrida. Un tā epizode ir tāda. Es kādreiz šo izvairīgu interpretācijas nenotveramību saistībā ar Derrida stāstīju Foucault, kurš bija vēl naidīgās pret Derrida nekā es. Un Foucault teica, ka Derrida praktizē obskurantismu teroristu, proti obskurantisma terorismu metodi. Mēs runājām franciski. Es teicu, ko ar to domā šo obskurantisko teroristu? Un Foucault atbildēja. Derrida raksta tik neskaidri, ka nevar saprast, ko viņš saka. Tā ir obskurantisma daļa. Un tad, kad tu viņu kritizē, viņš vienmēr var teikt, tu man nesapratu, tu esi idiots. Un tā ir terorisma daļa. Tāpēc viņš vispār iesaistījās šajā debatē, bet beigās pie nekā īpaši tas nenoveda. Bet, tie salīdzoši ziediņi, tas vienkārši, lai saprastu to svaru, ko Serls, bet arī citi šīs tradīcijas, domāšanas tradīcijas pārstāvi piegriež tieši filozofēšanas formai, kas arī nozīmīgi. Nevis vienkārši argumenti, bet veids, kādā argumenti tiek ietērpti, pasniegti, analizēti, izklāstīti un apspriesti. Jā, un vēl var piebilst, mēs pieminam šīs publiskās debatas. Uz Serla dzīvi ir interesanti atskatīties arī caur tādu prizmu, ka tas bija cilvēks, kurš nemaz tad iedomājieties, viņš pēc kara bija mācījies Oksfordā, tie bija pavisam citi laiki, tas ir kaut kā arī,
tā teikt, filozofa vispār dzīves darbi, ja, dzīves izpausme, tas izskatījās pavisam citādāk. Un tad 20. gadsimta otrā pusē tad reāli parādās kaut kas tāds, ko mēs varētu nosaukt par publisko intelektuāli. Un es nedomāju, ka Serls gribēja un centās pat tādu kļūt. Es nedomāju, ka viņš kaut kā iznāca priekšā un gribēja, es tagad, ziniet, gribu publiski debatēt ar Derridā. Tas viss kaut kā pats par sevi tā sanāca, ka viņam bija tā starmešu gaisma, tāpēc, ka arī sabiedrībai, šī saruna bija svarīga. Ja? Tas ir arī stāsts par to, ka Serls iespējams būtu palicis tajā tradīcijā, kurā viņš bija mācīts. Un, proti, būtu turpinājis analizēt valodu, viņam ir vairākas grāmatas par to. Mēs tev neesam lasījuši, jo tas jau ir 50. 60. gadi. Tāpēc, ka viņš neasociējās ar tām rūpīgi uzrakstītajām grāmatām. Viņš ir daudz slavenāks ar šo te publisko iesaisti par jautājumiem, kas tajā brīdī tiešām bija svarīgi Amerikā un citur. Ja, tas ir tā kā viņa dzīvē, viņš to kaut kur arī ir komentējis, ka mani visi pazīst tikai par ķīniešu istabas to argumentu, kas ir pavisam mazs rakstīņš un ko es uzrakstīju tikai tāpēc, ka man šausmīgi nokaitināja visādas muļķības, ko es biju izlasījis grāmatās no jauniem datorspeciālistiem un tā tālāk. Bet tad viņš uzrakstīja mazo to gabaliņu pa ķīniešu istabu, kas pavisam mazs rakstīņš. Iedomājies, kaut kādas 150 replikas ir profesionāls uz to. Tas tad, ja tev ir tāds vilnis ar atbildi un kritiku, tad, protams, tas tiek paceļās nākamajā līmenī. Serls saprot, viņam ir tagad jāraksta grāmata, kur viņš padziļinātāk izstāst savus argumentus, ja? Un tātad viņš tā kā uzsāk kaut kādu procesu, kas turpinājās 30 gadus, un joprojām pat kaut kādā ziņā turpinās. Joprojām kāds izlasa to Serla grāmatu, to mazo gabaliņu pa ķīniešu istabu, tu izstāstīs pēc tam, kas tas ir, un uzskata, ka nē, Serls kļūdās, vai viņam vajag norādīt to, un raksta rakstu, ja, sūta, publicē, un tā tas visu laiku griežās. Respektīvi, lielā mērā gandrīz nejauši Serls kļuva par vienu no citētākajiem amerikāņu autoriem, tā gan varētu teikt. Un viņš ir citēts tāpēc, ka uz šiem dažām viņa domām un dažiem īsajiem tekstiem ir tik ārkārtīgi daudz repliku, un tad repliku uz replikām. Jā, te ir jāpiemina, ka šajā pēckara angļu amerikāņu filozofijā apziņas filozofija, vai reizēm to sauc par prāta filozofiju, vienkārši apziņas filozofija, filozofēšana par apziņu, mēģinājumi saprast, kas ir apziņa, no kurienes tā rodās, kāds īsti ir tās ontoloģiskais status, kāda ir apziņas cēlonība, no kurienes ir apziņa, un kas pēc būtības ir apziņa. Tā ir milzīga tēma, tu pieminēji tikai šīs replikas uz Serla ķīniešu istabas argumentu, bet pat pa sevi tā ir milzīga tēma ar kādiem 5-6 kanoniskiem centrālajiem domātājiem. Jā. Tur ir, arī, protams, Serls. Tēma viss iesākās ar Gilbertu Railu, kurš kritizē Dekartu un veidu, kā Dekarts raksta par apziņu, kas, principā aizsāk šo apziņas filozofiju vispār kā žanru. Viņi tiešām aizsākās 50. 60. Savu virsotni apogēju sasniedz, es teiktu, 90. 2000. gadu sākumā. Un šobrīd šķiet, ka debata ir jau tik tālu aizgājis, ka vairāk jautājums ir tiešām šobrīd, kad ir parādījušies šie lielie valodas modeļi, mākslīgais intelekts, vairāk tēma nosvērusies uz mākslīgo intelektu, lai gan tas viss uzkrātais kapitāls, argumentācija, bezgalīgas pozīcijas, tur ir dažādas skolas, tur ir emerģentisms, tur ir šis eliminatīvais materiālisms, tur ir substanču duālisms un kas tik tur nav. Tur ir jau speciāli izdomāti termini, žargoni, tur ir slavenie Davidi Chalmersa šie zombiju arguments. Tā ir vesela pasaules milzīga, par ko arī, protams, Latvijā pasniedz filozofijas fakultātē, un labi, ka tā, bet, šobrīd tas ir okeāns, un varētu teikt, ka, bezgalīgas pozīcijas ir izdomāts, un kas raksturo šo filozofēšanas veidu, bet arī tīpaši diskusijas par apziņu. Un vispār ir jautājums, kāpēc apziņa kļuva par tik svarīgu tēmu pēc otrā pasaules kara, bet kas raksturo ir šīs bezgalīgas atbildes uz polēmiku. Tā polēmika turpinās, un Denets atbild visiem saviem iebildējiem, Serls atbild. Jā, viņi ir tā mācīti, ja tev kāds uzraksta kritiku tavai rakstam, tad tev vajag viņam atbildēt. Un Serls atbild, un tad, protams, katrai, iebildums, sistēmas iebildums, un tad viņš arī sniedz atbildi uz šo sistēmas iebildumu, pret ķīniešu istabas argumentu. Proti, tas ir liels lauks. Dārgie klausītāji, kopš Telos pirmsākumiem pirms 5 gadiem
Mēs esam ierakstījuši vairāk nekā 70 aplādes, jeb klausāmas sarunas par literatūru, filozofiju, valsts lietām, par to, kas no pagātnes ir palicis kā dārgums. Ja jums šīs sarunas ir svarīgas, ziedojiet mums kādu guldeni vai mazo vērtiņu. Saiti uz ziedošanu atradīsiet šīs sarunas aprakstā. Tātad, pati vispār diskusija par mākslīgo intelektu, par apziņu arī, šis arī Serla piedāvāties ķīniešu istabas arguments, par ko mēs dzirdēsim vēlāk, aizsākās proti Serlam debatējot ar Danielu Dennetu žurnālā The New York Review of Books 1980. Gadu sākumā un līdz gandrīz 90. Gadu vidū, kur šī diskusija grozījās ap apziņu, intencionalitāti, mākslīgo intelektu arī vispār datoriem kā tādiem, kas ir kompjutēšana, kas ir skaitļošanas mašīnas. Un vienlaikus caur šiem diviem filozofiem atspoguļoja divas krasi pretstatītas filozofiskos noskaņojumus jau analītiskās filozofijas tradīcijas ietvaros. Proti, apmaiņa sākās pēc Serla grāmatas, vai drīzāk raksta Minds, Brains and Programs, prāti, smadzenes un programmas, publicēšanas 1984. Gadā, kurā arī šis ķīniešu istabas arguments tika ieviests. Dennets, kurš jau tajā brīdī bija vadošais kognitīvo zinātņu un tāda funkcionālas aizstāvs, atbildēja drukātā formā, jo īpaši savās recenzējošajās esejās un vēlāk grāmatā Consciousness Explained, apziņa izskaidrota 1991. Gadā, uz ko, protams, atkal Serls atbild žurnālā šajā New York Review of Books, un tāds turpinās. Vai tu vari raksturot Serla un Denneta pozīcijas kā īsi? Īsumā. Denneta pozīcija būtu vērts. Ja, pret ko tad iebilst? Pret ko iebilst? Es īsi vienkārši iezīmēšu tās pozīcijas, un tad tu varbūt izvērs. Tātad, ko saka Serls šajās debatēs? Serls saka, apziņa ir bioloģisks fenomens. Reāls, kvalitatīvs un nereducējams, neizskaidrojams līdz skaitļošanas vai funkcionāliem aprakstiem. Datori var simulēt domāšanu, bet tie nesaprot, tiem trūkst iekšējas intencionalitātes. Savukārt Dennets saka, apziņu var funkcionāli izskaidrot kā sarežģītas informācijas apstrādes emerģentu, jeb tādu uznirstošu parādošos īpašību. Saprašana Dennetam neprasa iekšēju subjektīvu būtību vai kaut kādu šo iekšējo vispār perspektīvu, bet to var uztvert arī ar tādu behaviorālu, jeb uzvedības aprakstu no ārpuses, definējot sistēmu no ārpuses. Un, protams, Serls to turpina. Serla pozīcija tāda, ka simbola manipulācija, jeb sintakse, par ko mēs vēlāk runāsim, nav tas pats, kas semantiskā izpratne, proti nozīme. Tāpēc nevar teikt, ka digitālam datoriem, jeb skaitļošanas simbola manipulācijas mašīnai kā tādai ir prāts. Un Dennets atkal saka, ka šis doma eksperiments nepareizi interpretē mākslīgo intelektu. Saprast var sistēmu kopumā, nevis personu telpā. Dennets apsūdzēja Serlu par to, ka viņš paļaujas uz tādām primitīvām intuīcijām un retoriku, nevis uz zinātnisku argumentāciju. Dennets visu laiku uzsver, ka filozofijai patiesībā nekas daudz nav jādara, jo zinātne, dabas zinātnes, arī datorzinātnes, jau tāda kognitīvās zinātnes vispār kā lauks, kurš tajā brīdī parādās 80. jau ir atbildējis vissvarīgākos jautājumus par apziņu. Tātad īsumā Denneta teorija izskaidro apziņu, reducējot to uz uzvedību un noliedzot tās realitāti. Un Serls, protams, apsūdz Dennetu par to, ka viņš vispār ignorē apziņu kā fenomenu. Apziņas vienkārši, ja tu ignorē kaut ko, tu nevari izskaidrot to. Jā, tā. Tagad es no savas puses... Vēl īsumā, Dennets apsūdz Serlu par misticismu bioloģiskā ietērpā. Jā, tā. Es varu izstāstīt to pašu, bet citiem vārdiem, tā kā es to saprotu. Kur vispār šai lielajai sarunai, šai lielajai diskusijai par to, kas ir apziņa, vai tā vispār pastāv, vispār kurai zinātņu nozarei vajadzētu nodarboties ar tās pētniecību, vai vispār to ir iespējams pētīt, un tā. Visi šie jautājumi, kas bija absolūti centrāli Serla karjerā.
kur ir vispār tas izējas punkts? Tas izējas punkts, manuprāt, lielā mērā ir tajā, ka sākot pēc otrā pasaules kara, no 50. 60. gadiem, neirobioloģija, kā zinātne, ļoti strauji attīstījās. Neirobiologi kļuva arī sabiedrībā pazīstamāk, reāli sāka publicēt savus monogrāfijas, kas arī tad nonāca New York Reviews of Books un tā tālāk, un kur tad arī bija kaut kādi gan pārskati par esošo to pētniecību, taču milzīgas programmas ar miljoniem aprakstīts, kas pēta šo, un arī tad šo pētnieku spriedumu par to, kas tas vispār ir. Un Serls piesaistījās šai sarunai, tāpēc, ka viņš izlasīja dažas tās neirobiologu grāmatas, pasaulē atzītu neirobiologu grāmatas, un viņš komentē tādā veidā, ka pats tas fakts, ka šie biologi izjūt tik ārkārtīgi lielu nicinājumu pret filozofiju, kas izpaužas arī tajos tekstos, ka viņi mēģina runāt par apziņu, tas, diemžēl, noved pie tā, ka tad, ja tu tik ļoti nicini filozofiju un tik maz tevi interesē, ar ko filozofija vispār nodarbojas un kā tu varētu izmantot tās atziņas savā darbā, tad tas rezultāts ir tāds, ka tiek pieļautas pašas stulbākās, idiotiskākās, triviālākās filozofiskas kļūdas, šajās te milzīgajās monogrāfijās par apziņu, ko raksta neirobiologi. Un bieži tās ir kategorija kļūdas. Un tās bieži ir kategorija kļūdas. Un Serls tiešām redzēja, ka viņam kā filozofu un vispār filozofijai kā disciplīnai, uz to ir kaut kā jārēģē, lai mēs tagad varētu tā mūsdienīgi teikt, veidotos dialogs starp divām zinātņu nozarēm. Un viņš to tiešām arī darīja. Tas, ko Serls saka, galīgi nav sarežģīti, to varētu izstāstīt vienā varbūt stundā, bet varbūt kaut kā, lai nemaldītos tajā terminoloģijā, es tikai dažus tādus pieturas punkts, jo mums nav tik daudz laika. Tātad es sākšu ar to, ka Serls ir nozīmīgs, vispār arī mums, plašā nozīmē, Telos mīļajai komandiņai, Viņš gan nav ne aristotelietis, ne tomists, viņš nepārstāv nevienu no šīm tradīcijām, bet viņš ir nozīmīgs, mēs no viņa ļoti daudz varam iegūt, un tagad Serls noteikti neaizstāv to, ko kaut kādus, es nezinu, kristīgo metafiziku vai kaut ko tam līdzīgi, nē, bet viņš palīdz sakārtot to lauku, uz kura pamata arī mūsdienās, teiksim, tādu, tomistisko metafiziku var izstrādāt mūsdienīgākā terminoloģijā. Tāpēc, nevelti, Edvards Fēzers, kuru esam tulkojuši Telosā, uz kuru esam bieži atsaukušies un kas pārstāv analītisko tomismu amerikāņu tradīcijā, šodien arī uzskata Serlu par vienu no saviem nozīmīgiem ietekmes avotiem un tieši saka, ka, apmēram, es pārformulēju, ka tieši tas, ka Serls tik skaisti sakārtoja to lauku, ko mēs varam zināt par apziņu, ko nevaram, kā par to būtu jādomā, tas to Fēzeru pamudināja spērt to nākamo soli, un paskatīties, kā tad kristīgā tradīcija runā par dvēseli, un tad atgriezties no turienes atpakaļ un tā. Tātad Serls nesniedz kaut kādus galīgos slēdzienus, Serls skaidri saka, apziņa ir mistērija, apziņa ir problēma gan neirobiologiem, gan filozofiem, ka pagaidām trūks datu un nav modeļa, kas to izskaidrot un pateikt īsti, kas tas ir, bet viņš palīdz norientēties un palīdz tā kā izstrādāt tos argumentus pret tiem virzieniem, kas pēc Serla domām, arī pēc Fēzera domām, pēc mūsu domām ir pilnīgi aplamie virzieni, kā iet un kā mēģināt izskaidrot šo parādību. Un kādi ir šie virzieni? Tātad pirmais, Serls ļoti uzsver, ka rietumu tradīcija atrodas arī pati sava filozofiskā mantojuma gūstā, pēc Serla skatījumā, kam pilnībā piekrītu, kopš Dekarta ir tā kā tradīcijā iegājies šis nošķīrums fizisks, mentāls, un mēs visu laiku atkal viņu piesaucam, dažkārt amerikāņi saka body-mind problēma, tas tā, un visu laiku, un it kā liekas, ka ka šī problēma ir neatrisinām un tā. Un ka no viņas nevar tikt ārā. Serls pirmkārt uzskata, ka abi divi jēdzieni, fizisks un mentāls, ir maldinoši, vajadzētu atteikties no to lietošanas. Viņš asi iebilst Dekarta dualismu tai tradīcijai, kur joprojām ir ļoti ietekmīgi, lai gan mūsdienās nebūtu daudz tādu filozofu, kas tev sevi sauktu par dekartistiem,
Ja tad no Dekarta ķermeni no vienas puses dvēseli kā pilnīgi cits substants, pavisam kaut kas cits, tā kā izriet, ka ķermeni zinātnes var pētīt, dvēseli nav pieejama, nevar vispār pētīt. Ja? Kad dvēseli ir kaut kas tiek pievienots ķermenim mistiskā veidā, Kad dvēseli ir spoks mašīnā. Kad dvēseli ir spoks mašīnā, viss šī tradīcija, kuras Serls mēģināja, tā kā izārdīt, ja, un pateikt, nedomājiet šajā virzienā, tas mums nepalīdz. Ne biologiem, ne filozofiem, nevienam. Otrs virziens, kas pastāvēja paralēli un kas saistīts ar tevis minēto Danielu arī Denetu un virkni citiem, ir materiālais redukcionisms, kas savukārt nāca drīzāk no zinātņu puses, kas saka ar savu jau tādu sevi iebūvēto nicinājumu pret filozofiju. Ja? Kas saka, zinātnes pēta tikai un vienīgi materiālo fizisko pasauli, tā kā mums apziņa nav pieejama pētīšanai, mēs varam pētīt tikai smadzenēs neironu sinapses, ja, šūnas un tam līdzīgi, tad īstenībā šī ir gandrīz tā kā pseido problēma, un Denets pat nonāca tik tālu, ka teica, ka apziņa ir ilūzija, ja? Jo viņi neiedarās viņa materialistiskajā pētniecības laukā. Pret to ļoti asi iestājās arī Serls. Tātad, ka tā tradīcija mums sniedz vārdus, kur maldina un neļauj tikt no viņas ārā. Tad Serla uzdevums bija apziņas mistērija, viņš to saka arī savā grāmatā, kas tā arī saucās apziņas mistērija, pēdējā nodaļa tu saucās apziņas problēma, ja? Pārvērst apziņas mistēriju, kaut ko mistisku, ko neviens nesaprot, par apziņas problēmu, kur ir reāli nav atrasināta, bet kur var nolikt priekšā uz galda un tā kā sākt risināt. Tātad, viņš sāk ar to, ka apziņai nav zinātniskas neirobioloģiskas definīcijas, tāpēc, ka neirobioloģija īsti nesaprot, kas tas ir. Ja? Bet tas nenozīmē, ka nav iespējams definēt, ja? Ka tas ir kaut kas pilnīgi tāds. Nē, ja? Viņš uzsver, ka pilnīgi ļoti labi nodar veselā saprāta sniegtā definīcija, ja? Līdzīgi kā mēs sniegtu definīciju ūdenim, ja? Kāds ir ūdens? Nu, kaut kas ir viela, kas ir slapi, caurspīdīga šķidra, kas līst no debesīm, ja? Piemēram. Un tad zinātniskā definīcija ir H2O, un apziņai tā atšķirība ir tāda, ka mums tā vienkāršā veselā saprāta definīcija, kas ir ūdens, tā kā bērns tev atbildēt, kas ir ūdens, tā mums ir, ja, bet tā otra, kas tas īstenībā ir ķīmija H2O, ja, tās mums nav, mums apziņai nav tas atbilstošais H2O, ja. Apziņa ir, viņš uzsver visi stāvokļi, visas jūtas, fantāzijas, domas, gribas, izpausmes, visi procesi, kas notiek cilvēkā, tad, kad viņš ir nomodā. Ja, tā, ka tu pamosties, tas, kas ieslēdzas pēdiņās, ja, tā ir apziņa. Ļoti vienkārši definīcija. Jā, absolūti vienkārši. Pilnīgi absolūti viss tās arī sapņi, ko tu redzi, pieder pie apziņas. Tas, kas nepieder pie apziņas, tas stāvoklis, ka tu esi bezsamiņā vai dziļi aizmīdzis un tev nav nekādu apziņas procesu. Ja. Tas sauc par mentālajiem stāvokļiem. Jā, viņš uzsver dažas apziņas pazīmes, ja. Būšana pie apziņas ir kaut kas, ko subjekts pats izjūt un zina. Ja. Tu skaidri zini, ka tu esi pie apziņas. Ontoloģiskā, proti, ar esamību saistītā, ja, apziņas īpatnība, ja, tas ir vienmēr pirmās personas eksistences mods. Ja. Mana apziņa ir tikai mana, apziņas joma ir absolūti subjektīva. Ja, neviens nevar iekļūt cita cilvēka apziņā, lai viņu, pētītu. Visu, ko mēs zinām par citu cilvēku apziņu, ir kaut kas, ko viņš dod mums uz āru, piemēram, izstāsta, ja, vai uzzīmē. Ja. Tātad Serls ļoti uzsver, neskatoties uz to, ka apziņa ir absolūti subjektīva joma, katram sava, ja, to ir iespējams objektīvi pētīt, ja, jo mēs zinām, ka ir kopīgie raksturlielumi man un tev. Mums pat ir kaut kas kopīgs ar dzīvnieku, kuriem arī viennozīmīgi Serls uzskata ir apziņa, ja, varbūt primitīvāka, bet ir. Trešais punkts, ko viņš uzsver, apziņa ir vienota. Jā, par to ir vērts padomāt. Apziņa ir vienota. Viss, kas tur iekšā ir izjutumi, atmiņas, maņu informācija, domas, slēdzieni, arī, piemēram, kaut kāds reizrēķins, jā, kas tiek veikts galvā. Tas viss ir pieder pie viena apziņas lauka, tas viss vienmēr ir kopā. Jā, viņi nevar sadalīt citās daļās. Tad viņš uzsver, ko ir svarīgi viņam uzsvērt arī, argumentējot pret Denetu, jā, kas mēģināja eliminēt apziņu, tāpēc, ka saka, nav nozīmes viņai. Ja? Serls tur pretī uzsver, apziņa funkcionē kauzāli, apziņa skaidrā, pierādāmā veidā ietekmē fizisko pasauli. Viņš dod to vienkāršo skaisto piemēru, ja? Es izlēmu pacelt roku, paskaties, ja? Roka pacēlās, es te studijā tagad pacēlu, ja? Tās ir redz, kā apziņa ietekmē kauzāli izmaiņas fiziskajā telpā, pacēlās cilvēkam rokam.
Tad apziņa ir pēdējais, ko viņš uzsver, nereducējam, to nevar apiet, aizvākt, aizskaidrot prom, tā nav ilūzija. Tā nav tas pats, kas, piemēram, varavīksni, slavenais vienmēr minētais piemērs, ja cilvēki ar acīm redz varavīksni, priecājās kā bērni, bet varavīksni ir, mēs zinām to vizuālu ilūziju, nu viņas īstenībā tur nav kaut kāds tāds reālais krāsainais logs debesīs, viņas īstenībā nav, apziņa nav šādā nozīmē ilūzija, viņa tāpat tiešām pastāv. Ja tev apzināti liekas, ka tu esi pie apziņas, tad tu esi pie apziņas. Tātad tad viņš jau tevis minētās kategoriju kļūdas analizē, ja? Tad viņš, tas man likās interesanti, jo viņš man atgādināja tos laikus, kuros mēs neesam dzīvojuši un tikai pa tiem lasām, ja? Ka tagad ir visur tā kā bāžās virsū tām kognitīvajām zinātnēm, tad skaitās baigi smalkais tonis, kad, filozofi nodarbojas ar kognitīvajām zinātnēm, klustais fakultāti, iedod kaut kādu naudu, ja? Un tā, viņš par šito ļoti jauki pasmējās, viņš saka, nu tā kā es sāku savu karjeru, tad bija behaviorālās zinātnes, tāpēc, ka behaviorāls bija tas smalkais zinātniskais termins, ja? Kurā, nu tām fakultātēm, kurām tad deva pētniecībai, to nav. Tagad tas ir kognitīvs un vēl smalkāk šodien ir, ja saka neirokognitīvās, ja, tad pavisam smalki. Agrāk tas bija behaviorālās zinātnes. Behaviorālisms bija 20. gadsimta vidū ārkārtīgi spēcīga kustība, kas ir pilnīgi diskretēti nogājusi no scēnas, ja, un tie autori, kas tur strādājuši, viņu grāmatas tiešām vairs, nu tā kā nelasa, ja. Ja, tad behaviorālisms ir vēl viens no tiem veidiem, kā mēģināt tā kā izvākt apziņu. Ja, kad behaviorālists saka, ja, mums neinteresē, mēs vispār nepievēršamies tam, kad tu savā galvā pieņēmi lēmumu pacelt rokas, vēlreiz paceļ studijā, ja, mēs pētam tikai to, redz, kur ja, šis subjekts, cilvēku sugas īpatnes pacēl vienu ekstremitāti. Ja, tad skatīties tikai uz uzvedību, pārējo visu neņemt vērā. Un tad, ja, no. Behavioristi un arī īstenībā funkcionālisti, pie kuriem pieskaita Denets, viņus interesē tikai, nu, tajā abstraktajā valodā ievada, kad es, teiksim, signāli ievada, un melnajā kastē. Kas notiek melnajā kastē, viņus neinteresē, un tālāk, nu, signāli izvada. Kā šis signāls caur melno kastī miedarbojās un pēc tam uz ārpus. Un tad, protams, behavioralistiem ir visi tie pētījumi, kur viņi dresē baložus ar dažādiem spīdzinošiem paņēmieniem un pēc tam viņi to attiecina uz cilvēkiem un beigās, nu, protams, mūsdienās nav daudz, kur sev pieskaita šai skolai. Jā, vēl 2 punkti, ja, jo tu gribi runāt vēl par citām lietām. Tātad slēdzieni, ja, ko Serls izdara savās grāmatās. Viņš saka, apziņa nepārprotam pastāv, ir reāli nozīmīga daļa no visa esošā. Filozofiem vērts viņu pētīt, jā, nevajag novērsties no šīs sfēras. Viņš secina, apziņa ir bioloģiska parādība, tāpat kā gremošana, fotosintēze, tam līdzīgi procesi, ja, par kuriem arī dažiem mēs nepietiekami zinām. Viņš ir tāds diezgan optimistisks, ka varēs arī to izpētīt savā laikā bija. Tātad apziņa viennozīmīgi ir atkarīga no izrietoša, no smadzeņu darbības. Ja? Tas ir pilnīgi skaidrs, ja cilvēks saņem galvas traumu, nu vai dzīvnieks, ja? Viņš pazaudē apziņu, viņš ir bezsamaņas stāvoklī. Bet tāpat laikā apziņa nav reducējama uz šiem neirobioloģiskiem procesiem iekšsmadzenēm. Viņš teikt, ka tas ir, jā, ka tas ir saistīts, bet tas ir kaut kas cits. Nu, tas ir tāds... To sauc kā par emerģento īpašību, jā. Es esmu pierakstījis arī apziņa ir smadzeņu stāvoklis, to es nesaprotu. Labi, bet viņš grib teikt, apziņa nav blakus efekts smadzeņu darbībai, bet ir tās stāvoklis, tās normāls stāvoklis. Normāls stāvoklis smadzenēm ir tas, ka tā persona, kurai ir smadzenes, ir pie apziņas, ja? Un tad tas salīdzinājums, ko ir dot, ir ūdens, bet ūdens šķidrība nav funkcija, nav blakus produkts. Ūdens ir šķidrs, ja? Jā. Smadzenes ir apzinīgas, apzinošas, smadzenes apzinās. Jā, mums pat vārdi īsti nav, un arī angliski nav pat īsti vārdi, lai to pateikt. Ja, bet man ļoti patika tā grāmata, jo viņi tā kā piespiež tev padomāt par to. Nu, tu neesi par to domājis, jo tu visu laiku vienkārši esi pie apziņas, ja, bet tu varētu padomāt par to, ko tas īstenībā nozīmē. Un, klausies, tad vēl viens pēdējais punkts par apziņu, tad tu ies pie savu nākamā jautājumu. Ja? Kur mēs esam, mēs aristoteliešu tomisti, arī kristīgie, visas kristīgās lielās tradīcijas pārstāvi, kur mēs esam pilnīgi viensprātis, un paldies Serlam, ka viņš to atgādina. Tātad es gandrīz citēju. Serls saka, pirms 400 gadiem filozofija rietumos pagriezās pilnīgi nepareizā virzienā ar René Dekartu.
Ja? Un no turienes sākās visas lielās problēmas epistemoloģijā. Ja? Un tad no epistemoloģijas izrietoši arī ontoloģija, es viņam pilnīgi piekrītu, es pat esmu Kanta mīlētāji, bet epistemoloģijā viņš šausmīgi kļūdās. Un Searls mēģina paskaidrot garās lapusēs, nu cik šausmīgi kļūdu pielaida vispār, ja? Un cik ir tāpēc ļoti slikti. Ja? Tātad atceraties, Kants un Dekarts, ja? Tev beigās tātad sanāk tā, ka cilvēks vispār ar savu apziņu, prātu un maņām objektiem nemaz nevar piekļūt. Ja? Nu, tā ir tā galvenā problēma. Un tas ir tas, ko es gribēju tev jautāt par metodi. Kā, viņš sauc sev par realistu, un daži viņu sauc par naivo realistu. Viņš pats sev sauc par naivo realistu. Un var redzēt, ka tajā viņa pieejā ļoti liels uzsvers ir tam, ko šajā arī analītiskajā metodē sauc par tiem tautas psiholoģiju vai primitīvajām intuīcijām. Tāda, kas ir mūsu ikdienas intuīcijas, viņš saka, teiksim, Dekarts, Kants un vispār arī vācu ideālismu tradīcija, viņi pieķerās šiem ikdienas tādiem novērojumiem, intuīcijām un saka, nē, tas mums šķiet, tā ir fikcija, tā ir ilūzija. Varbūt, kā Dekarts teikt, varbūt kāds dēmons mūs maldina, teiksim, par mūsu apziņas un vispār sajūtu izjutumiem un tam līdzīgi. Tas slavenais Dekarta piemērs par to, ka mēs skatāmies pa logu, kam arī Husserls un vispār fenoloģija pievēršās, mēs skatāmies pa logu, mēs redzam, ka kustās lietussargs un tā kā apģērbs, un tad mēs it kā secinām, ka tā droši vien ir sieviete, kura lietu staigā ar lietussargu, bet tas Dekarts tā, bet varbūt jūs mānaties, varbūt jūs esat apmānīts, varbūt tas ir tikai robots, šī mehāniski ierīce, kas nesā to. Un šeit es kādā intervijā izlasīju, ka Searls to visu tā vienkārši aizslauka prom, viņš saka, beidziet arī, tā, viņš īpaši par Kantu runāja, lietu par sevi, viņš saka, es to nesaprotu, kā mēs varam nepiekļūt lietai par sevi, es savos ikdienas izjutumos, savā šajās primitīvajās intuīcijās, es paņemu krūzi, es zinu, kas ir krūze, es zinu, kas ir šī konkrētā lieta pat par sevi. Jā, tātad vēlreiz, Searls sev sauc par naivā realismu tradīcijas pārstāvi, un tas ir drosmīgi pateikt, un paldies, ka viņš to pasaka. Citreiz saka arī tiešais realisms. Ja? Paceļot roku acu priekšā, es tiešām redzu ar savām acīm savu roku. Es redzu nevis paceltas rokas reprezentāciju savās smadzenēs, bet roku es redzu. Tā ir vissvarīgā tā epistemoloģiskā atšķirība. Ja? Tāpēc viņš saka, es nekad neesmu pieņēmis ne Kanta, ne Džona Loka, ne Dekarta, ne vēlāk Berklija, visus šos virzienus, ja, kas epistemoloģiju un attiecīgi aizvelkot līdz ontoloģiju aizved pilnīgi citā virzienā, kur galu galā nākas filozofiski atzīt, ka reālās pasaules vai nav vispār, vai tā mums pieejama, un mums ir pieejama tikai tēli, idejas, reprezentācijas mūsu galvā, ja. Ja, proti, no šīs tradīcijas varēja secināt, ka galds ir tikai ideja, pieredžu kopums, reāli galda vai nav, vai tas nav pieejams, tikai fenomens ir. Ja. Viņš ļoti skaisti saka, mans naivais un tiešais realisms nozīmē, ka pieredze dod man reālu priekšstatu par objektu, ja. Lai gan šis priekšstats ir manā galvā, bet objekts ir reāls. Viņš saka, es redzu nevis vizuālo pieredzi galda, ja. Es redzu objektu galdu, bet man ir vizuālā pieredze. Ja? Es redzu nevis redzēšanu, bet objektu. Es redzu galdu. Ja? Tas Searlam ļoti svarīgi visu laiku paturēt to stingro saikni ar maņu tverto reālo ārpusē esošo pasauli. Tas filozofija ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Un viņam arī svarīgi nepazaudēt saikni ar to, ka šos uztvērumus mēs arī ikdienas valodā ietērpjam, un tas, ko mūsu ikdienas valoda, tas primitīvais valodas lietojums saka, teiksim, par ārējo realitāti, par krūzes pacelšanu, tam līdzīgi, uz to var vairāk paļauties, kā viņš saka, tam ir lielāks insights, tam ir lielāks tā kā ieskats, tam ir lielāk arī kaut kāda filozofiskā substance pamatojums nekā šīm sarežģītām spekulācijām, par to, ka varbūt mums apmāna, varbūt viss ir fikcija, varbūt mums ir tikai šīs reprezentācijas, kuras pēc tam mums izteikt valodā ir ļoti sarežģīti, un tad, protams, ir šis strupceļš, kāda arī un citiem antireālistiem, ka ir... Kad ir tikai teksts, ja, un katrs ir ieslēgts savā subjektivitāte. Un Searls mēģināja ļoti asi pret to pretoties. Viņam ir arī, es necitēšu laikam vairāk, bet tad viņš arī spiests ir tā kā, ja domāties, mēs neesam tikuši tālāk par Dekarta atspēkošanu, ja, jo Dekarts min tās halucinācijas, tad Searls arī, ja, viņš saka, ko jūs te stāstat halucinācijas, ja pareizā atbilde, tad cilvēks, kurš halucinē, neredz neko. Bet cilvēks, kuram nav halucinācija, redz priekšā esošo galdu vai piemēram, Krišjānu.
Nu, tā viņš mēģināja arī to visu lauku sakārtot, un man tas likās vērtīgi. Ir kādreiz kāds no mūsu klausītājiem, ja, kas meklē tādu arī labu, sakarīgu, caurspīdīgu, nemanipulējošu prózu, var palasīt Džona Serla kādu no grāmatām, kādu no intervijām, kādu no esejiem. Tas jums tā kā palīdzēs. Viņš arī ļoti skaisti iemāca cilvēkam lietot tos jēdzienus, tos pamattehniskos jēdzienus, epistēmisks, ontoloģisks, subjektīvs, objektīvs, ja, ko tas nozīmē, kā tas izpaužas noteiktos kaut kādās situācijās. Labi, pievērsīsimies tad pašam galvenajam Serla filozofiskajam pienesumam, ar ko viņš arī ir pazīstams plašākās aprindās un vispār publicistikā un tam līdzīgi. Tātad ķīniešu istabas arguments, ko Serls pats tā sākotnējā formātā piedāvāja 1980. gadu sākumā, lai apstrīdētu apgalvojumu par tā saucamo spēcīgo mākslīgo intelektu. Proti uzskatu, ka atbilstoši ieprogrammēti digitālie datori burtiski saprot valodu un tiem ir prāts, jeb apziņa. Un mēs atceramies šo standarta Turinga tests, ar ko nosaka, vai kaut kam ir, vai, teiksim, robotam vai mašīnai ir apziņa, ir, teiksim, mēs noliekam, ļoti vienkārši izsakoties, mēs noliekam sienu starp mašīnu, nezinu, robotu, teksta mašīnu un cilvēku, un, teiksim, caur kaut kādu klausulu vai vienalga caur datoru abi sazinās, un tajā brīdī, kad cilvēks sarunājoties ar robotu, bet nezinot, vai otrā pusē robots tā tīri pēc, kaut kādiem subjektīvām izjūtām, iekšēji secina, ka viņam pretī ir, ar apziņu apveltīta būtne, tātad, šis robots ir izturējis Turinga testu. Bet, Serls iet tālāk, viņš ļoti skeptisks vispār par robotu un mašīnu un skaitļojamu aparātu spējām domāt. Tādā veidā, kā mēs arī ikdienas šajos izjutumos, ikdienas primitīvajā valodas lietojamā intuīcijā saprotam vārdu domāt vai apzināties. Proti, pats arguments ir tāds. Serls lūdz mums iedomāties personu, kas nerunā ķīniešu valodā, un kur ir ieslēgta telpā un manipulē, darbojās ar ķīniešu valodas šiem hieroglifiem, simboliem, balstoties vienīgi uz šai personai iedotu noteikumu grāmatu, programmu, saņemot ķīniešu valodas ievadi un radot uz āru, jeb uz āru izdodot atbilstoši ķīniešu valodas izvadi. No ārpuses ārēji novērojuma šī persona šķiet saprotam ķīniešu valodu, bet iekšēji tā to nesaprot, jo viņi iekšēji vienkārši skatās visu laiku tajā vārnīcā, jeb ķīniešu valodas programmatūrā un reaģē uz signāliem un izdod atbilstošus signālus uz āru. Un Serls argumentē, ja šis cilvēks joprojām nesaprot ķīniešu valodu, tad arī neviens dators, kas darbojas tikai ar tām iebūvētu vai iedotu programmu, nesaprot ķīniešu valodu. Tātad sintakse pati par sevi, jeb simbolu manipulācija, nevar radīt semantiku, jeb nozīmi, jo saprašana un apzināšanās Serlam ir nesaraujami saistīta ar nozīmi, ar semantiku. Tātad Serls izdara ierobežot secinājumu. Datori nevar patiesi saprast valodu, kā arī plašāku secinājumu. Prāts nav tikai datorprogramma, bet gan bioloģisks fenomens ar iekšēju intencionalitāti, par ko tas ir un apziņu, kā jau mēs iepriekš dzirdējām. Un argumentu formāli var izteikt šādi. Tātad viens, ja spēcīgā mākslīgā intelekta teorija ir pareiza, tad pareizas programmas izpilde ir pietiekama, lai saprastu valodu. Otrs punkts. Var iedomāties tādu valodas programmas izpildi, proti ķīniešu istabas scenārijā, kurā saprašanai nav liela nozīme. Un tad secinājums trešais punkts, tāpēc programmas izpilde nav pietiekama saprašanai, jeb īstiem apziņas mentālajiem aktiem. Un tad vēlreiz Serls uzsver atšķirības starp sintaksi, simbolu manipulācijas noteikumiem un semantiku, proti nozīmi. Un argumentē, ka sintaktiskā apstrāde neatkarīgi no apjoma un pieejamās tās vispār iebūvētās programmatūras daudzuma nedod semantiku jeb saprašanu. Respektīvi, vienā teikumā Serls ar tā saukto ķīniešu istabas doma eksperimentu mēģināja pārliecināt savus lasītājus un arī pārliecināt visus tādus to brīdi un arī šodien šausmīgi aktīvos mākslīgā intelekta jomas virzītājus, ja, un ar dažādiem rakstiem, publikācijām, pat veseliem žurnāliem, kā vienā vārdā dators neko nesaprota, dators nedomā un nekad nedomās. Dators arī neko nezina. Mākslīgais intelekts neko nezina. Kaut ko zināt var tikai cilvēks. Ja?
Nu, un kad tās ir visas tikai skaitļošanas darbības, augsta līmeņa skaitļošanas darbības, kas rada jums priekšstatu, ka dators jums reāli atbild uz jautājumu, tā kā viņš it kā reāli atbild uz jautājumu, tad viņš domā, un tad viņš it kā arī saprot, ko viņš saka, bet neviens no šiem darbības vārdiem nav adekvāts. Ja? Tā vienkārši nav. Nu, piemēram, viens citāts, tas jau 90. gada raksts, bet turpināt par to, viņš paralēli visu laiku strīdās ar Denetu. Tātad citāts. Var iedomāties datorizētu simulāciju par peptīdu darbību hipotalāmā, proti smadzeņu šajā vienā no daļām, kas ir precīzi līdz pēdējai sinapsei. Bet tikpat labi var iedomāties datorizētu simulāciju par ogļu ūdeņraža oksidēšanos automašīnas dzinējā vai gremošanas procesu kuņģī, kad tas sagremo picas. Un simulācija nav reālāka smadzeņu gadījumā nekā automašīnas vai kuņģa gadījumā. Atskaitot brīnums, jūs nevarētu vadīt savu automašīnu, veicot datorizētu simulāciju par benzīnu oksidēšanos, un jūs nevarētu sagremot picu, palaižot programmu, kas simulē šādu gremošanu. Šķiet acīmredzams, ka kognitīvo funkciju simulācija tāpat neizraisīs apziņas neirobioloģiskos efektus. Proti, arī šis citāts parāda, viņš uzsver, ka notiek kategorija kļūda, tiek sajauktas kategorijas. Mm-hmm. Es gribētu vēl papildināt tieši par, un kas man šķiet pat gudrāks un niansētāks ķīniešu istabas argumentāts papildinājums nekā pats tas sākotnējs arguments, kuram pievēršas arī Edvards Fezers. Viņš pievēršas tieši šai kompjutēšanai, kas man šķiet, un tas ir arī vēlāk, tas ir 90. gados, varētu pat teikt 2000. Gadu sākumā izstrādāts Serla arguments, kuram tieši Fezers ir pievērsies, jo mūsdienās runa par mākslīgo intelektu. Un, proti, tā doma Serlam ir tāda, viņš uzsver, ka komputācija, vispār skaitļošana, tas, ko dara dators, nav fiziskās pasaules būtiska dabiska iezīme, bet gan novērotājiem relatīva iezīme, proti atkarīga no novērotāja. Serls nošķir šo savu kritiku no savu ķīniešu istabas argumenta, kamēr tas apgalvo, ka sintaks nav pietiekama semantikai, proti, ka skaitļošana nevar radīt saprašanu, viņa vēlākā šī kognitīvistiskā kritika iet tālāk. Tā apgalvo, ka dabā vispār nav iekšējo aprēķinu vai skaitļošanas procesu. Proti, skaitļošana, saka Serls, vienmēr ietver simbolu manipulāciju saskaņā ar sintaktiskiem noteikumiem. Bet tas, kas uzskatāms par simbolu vai algoritmu, ir pilnībā atkarīgs no paša cilvēka interpretācijas vai šī ārējā novērojuma. Datora fiziskie stāvokļi nav būtiski simboliski. Tie ir tikai strāvas vai matērijas modeļi, kurus mēs izvēlamies interpretēt kā nullītes vai vieninieks, šo bināro ķēdi. Tādējādi programmatūras stāvokļi netiek atklāti fizikā, tie tiek piešķirti fizikai. Viņš saka, Serls uzskata, ka skaitļošana ir šī relatīva novērotājuma, tāpat kā krēsls vai nauda, tie ir jēdzieni, kas pastāv tikai caur apzinātu tādu piešķīrumu, nevis kā dabiskas parādības, neatkarīgi no cilvēka. Smadzenes, genoms vai pat visums var tikt uzskatīt par skaitļojošiem programmatūrām, bet tas nenozīmē, ka komputācija vai programmatūra burtiski notiek dabā. Protams, nekādā veidā nenotiek. Dabā nekas nekur nevērt nekādu kvadrātsakru nenokā. Tu tikai prāts dara. Prāts var to darīt. Jā, jo prāts saprot, kas ir, ābols, un prāts saprot atšķirīgs starp ābolu un apelsīnu. To konceptuālu atšķirību, nevis vienkārši kaut kādu vizuālu vispārēju vai kaut kādu kodu atšķirību. Viņš saprot, ka ābols ir no ābeles, vai ābols ir viegli skāps un apelsīns ir vairāk skāps. Ābols prāts saprot, bet mākslīgais intelekts nesaprot. Protams, man šķiet vēlākais arī, protams, Fezer, bet arī Serla arguments šķiet labs tieši to, ka arvien vairāk zinātnēs tiek izmantot šī datora valoda, kā ne tikai ChatGPT ar skaitļošanu saprot, bet, ka, piemēram, gēni darbojās kā programmatūra. Un, piemēram, Serls apšauba ideju, ka smadzenes apstrādā informāciju, tāpat kā dators, vai ka gēni izpilda programmas, kā arī, piemēram, tas pats Dokins arī kļūst slavens ar to, ka viņš ģenētikā vai šajā neodarvinistiskajā pieejā ieviesa skaitļošanas, programmatūras valodu vai pieeja, bet šis absolūti vienkāršais, varētu pateikt, banālais Serla novērojums ir tāds, ka tās ir metafors. Mēs piemērojam metaforu. Tas nenozīmē, ka kods vai šifrēšana vai programmatūra tiešām ir dabā. Proti, kā viņš uzsver, šādas runas balstās tikai metaforās, nevis metafizikā. Skaitļošana un programma. Un ja sāk to reāli citēt un tā kā ņemt pa pilnu un ievazāt saziņā, tad tas ir reāls kategorija kļūdas, uz kurām filozofija ir jānorāda. Pareizi, un tā ir tā galvenā viņa tēze. Ka mēs runājam pēc analoģijas, bet vai ne, un tad sajaucam to kopā, un tad beigās sākam runāt, tā kā viņš
bieži uzsver, ja, vienkārši tie neirobiologi gvelži un programmētāji gvelži vienkārši muļķības. Tā kā viņiem liek paskaidrot, ko viņi dara, tad tas ir tur vakars uz atzēr. Nē, tas ierastākais arguments ir tāds, ka apziņa ir drīzāk kvantitatīvs fenomens, jo vairāk spēj manipulēt ar simboliem, ar vārdiem, ar gramatiskām konstrukcijām, proti, jo vairāk spēj un prot uzburt šos teikumus, kur izskatās racionāli saprotam, jo tātad tur ir apziņa. Bet viens no tādām filozofijas aksiomām, vismaz kādreiz bijis, ka kvantitāte nepāriet kvalitātei. Vai ne? Nevajag sajaukt. Bet, jā, varbūt, jā. Jā. Jo, man personīgi šķiet, ka kvantitāte nevar pāriet kvalitātei. Jā. Un, kā Sērs norāda, tā ir kategorija kļūda. Jā. Un viņu var labot tikai, kaut kā, viņi var labot tikai, es nezinu, aicinot cilvēkus tā kā pievērsties tam filozofijai vispār ir ļoti zems prestižs, ko var arī saprast, tāpēc, ka ir ne tikai skandāli, bet arī kaut kādi no filozofijas apcirkņiem nākuši cilvēki, kas nonāk kaut kādās ideoloģiskās kustībās, kas liekas, tik ārkārtīgi intelektuāli ar paškritiku neapveltītas, ja, un tā tālāk to visu, ja, bet filozofijas darbs joprojām ļoti nozīmīgs, un īpaši nozīmīgs ir tas, ko Sērls mēģināja atdzīvināt un turpināt. Šī robustā racionalitātes, precīzas runāšanas, precīzas domāšanas, precīzas definēšanas tradīcija, kas senāk bija daļa absolūti no jebkura universitātes kurikuluma. Ja? To cilvēki nav piedzimuši ar šo spēju, vai ne? Cilvēki nav piedzimuši ar spēju reflektēt pār savas apziņas fenomenu un uzrakstīt, tā kā Sērls izdarīja. Ja? 6 punktos galvenās īpašības. Tā nav viegla darbība, tā ir tāda nozīmīga intelektuāla darbība, kas prasa treniņu. Un agrāk izglītība un arī filozofu darbs, ja, tad mēģināja palīdzēt attīstīt šo spēju, bet tam kaut kā aizvirzoties malā, ja, it kā tai filozofija pasludinot visu to pieeju metodi par novecojošu tā vietā, lietojot vai tādas Derrida tipa, ja, vienkārši tādu muldēšanu, ja, kur garu nesaprotam teikumu lietošana tiek uzskatīta par tādu viedumu, dziļumu izpausmi. Tur nav tikai Derrida, tur var pieminēt arī Foucault, vai kā sauc to, pa kuru Zana Ozolu uztaisīt konferenci. Deleuze, ja, šausmas. Vajadzēja kaut kā reaģēt uz to, ja, visas šīs muļķības atkal tiek nestas iekšā fakultātē. Priekš kam tas tiek darīts? Labi. Bet, lai Zana Ozola dara, kā viņi grib. Tātad no vienas puses šī obskurantisma tradīcija, ja, kas ir tā kā tik ārkārtīgi nicinoši izturās pret prātu un pret realismu tradīciju, vienlaikus pat vienkārši, cik ārkārtīgi uzpūtīgi tas ir, ja? Ik viens cilvēks, kurš noliedz, ka mēs reāli ar maņām un prātu tveram pasauli, nevienu sekundi nav dzīvojis savā dzīvē, kopš zīdaiņu vecuma nav dzīvojis atbilstoši šai tēzei, vai ne? Jau tas vien, ja? Jūs sludinat filozofisku doktrīnu, mēģināt par to pārliecināt, bet jūs paši, tā kā nevienā jūsu darbībā nav redzams tas, ka jums šķistu, ka, galds man nav pieejams, bet tikai reprezentācija manā galvā, tā. No vienas puses tātad šis obskurantisms, ja, kas padziļina nicinājumu pret filozofiju kā ārkārtīgi nozīmīgu disciplīnu, un no otras puses dažādu eksakto zinātņu uzvaras gājiens, par ko mēs arī esam ļoti priecīgi, vai ne, lielās skaitļošanas mašīnas, tas ir brīnišķīgi, bet kas arī var izplatīt maldus, ja, un var neievērot nozīmīgus draudus cilvēcei tajā skaitā. Ja. Mēs šodien neparunājām par to, ja, bet arī, teiksim, tā sauktā mākslīgā intelekta, tāda ļoti jaudīga darbošanās un ienākšana cilvēku ikdienā, tajā skaitā arī caur ziņām, caur tekstiem un tā tālāk. Grūtības cilvēkiem atšķirt, ja viņi nav trenēti reāli atbildētāji no mākslīgā intelekta, tas var izraisīt nopietnas problēmas, jā, tālāk attiecībā uz atbildību un tā tālāk. Un zīmīgi tiešām, noslēdzot arī, ka Sērls tiešām obskurantismu pārmet, kā jau tu pieminēji, nevis vienkārši franču šai iracionālismai, poststruktūrālismu skolē, bet īstenībā, ka paši zinātnieki kaut kādā brīdī kļūst savu jēdzienu apmāti, un ka viņš īstenībā arī, teiksim, neirobiologiem vai kognitīvo zināšanu, kognitīvo zinātņu piesaukšana arī var pārmest obskurantismu, tas, ka tu izmantoji datoru vai komputācijas metaforu, tas jau neko nepierāda. Tu izmantot metaforu, tas nenozīmē, ka tas tiešām tā ir. Labi. Es noslēgšu citātu tiešām no šī slavenā 1983. gada raksta
Essays Minds, Brains and Science, prāti, smadzenes un zinātne, kur aizsāk visu diskusiju par ķīniešu istabas argumentu un mākslīgo intelektu Serla izpildījumā. Proti, datorprogramma īpašība, ka tās ir definētas tikai formāli vai sintaktiski, ir nāvējoši uzskatam, ka mentālie procesi un programmu procesi ir identiski. Un iemesls tam ir pavisam vienkāršs. Prāts ir kas vairāk nekā tikai formāli vai sintaktiski procesi. Mūsu iekšējiem mentāliem stāvokļiem pēc definīcijas piemīt noteikta veida saturs. Ja es domāju par Kansas City vai vēlos dzert augstu alu, abos gadījumos manam mentālajam stāvoklim ir noteikts mentālais saturs papildus jebkurām formālām īpašībām, kas tam varētu būt. Iemesls, kāpēc neviena datorprogramma nekad nevar būt prāts, ir vienkārši tas, ka datorprogramma ir tikai sintaktiska, bet prāts ir vairāk nekā sintaktisks. Prāts ir semantisks, tādā nozīmē, ka tam ir vairāk nekā formāla struktūra, proti prātam ir saturs. Ar jums šodien kopā bija es, Krišāns Lācis un Agnes Irbe. Un jūs klausījāties Telos aplādi par Džonu Serlu. Dārgie klausītāji! Kopš Telos pirmsākumiem pirms 5 gadiem mēs esam ierakstījuši vairāk nekā 70 aplādes jeb klausāmas sarunas par literatūru, filozofiju, valsts lietām, par to, kas no pagātnes ir palicis kā dārgums. Ja jums šīs sarunas ir svarīgas, ziedojiet mums kādu guldeni vai mazo vērdiņu. Saiti uz ziedošanu atradīsiet šīs sarunas aprakstā.